prieks būt atkal kopā ar jums. Turpinām, kā jau ierasts, šo tiešraidžu ciklu par beidzamo laiku notikumiem. Un šajā reizē tāda nestandarta tēma kā Nostradamus, jeb Nostradamus. Jā, mēs zinām, ka viņš ir pareģis, jā, kurš dzīvoja 16. gadsimtā. Viņš bija ļoti populārs, jā, un viņa pravietojumi ir zinām pat līdz mūsdienām. Un kas man uzvedināja uz šīm domām par viņu taisīt tiešraidi, ir tas, ka beidzamā laikā, meklējot informāciju tiešraidēm, ļoti bieži saskāros tieši ar rakstiem, jā, kur Nostradamus kaut ko paredz, pareģo, teiksim, 2025. gadam, jā, un tā tālāk, jā, un šīs tiešraides mērķi noskaidrot, jā, kas tāds bija Nostradamus, jā, kaut ko par viņu pravietojumiem, jā, un noskaidrot, cik tie ir uzticami, vai tiem var uzticēties. Nu, lūk, un Mišels de Nostradamus tātad ir dzimis 1503. gadā 14. decembrī, miris 1566. gada 2. jūlijā. Latīniskais vārds Nostradamus, jeb Nostradamus, bija franču aptiekārs un ievērojams gaišreģis, kas publicēja pareģojumu krājumu, kurš ir kļuvis slavens visā pasaulē. Viņš vislabāk zināms savas grāmatas Les Prophéties, jeb latviski pravietojumu dēļ, kura pirmais izdevums bija 1555. gadā. Jā, tātad viņš dzīvoja 16. gadsimtā, jā, bija aptiekārs, izglītots cilvēks, jā, un viņš ir vairāku grāmatu autors, bet tieši viņš izceļās ar šo grāmatu, ko pravietojumu, kas saucās, jā. Un paskatīsimies, jā, nedaudz par viņu vēsturi, jā, tātad, es atradu kādu rakstiņu 2022. gada 14. decembra lsm.lv, un raksta nosaukums sekojošs: dzimis aptiekārs gaišredis Nostradamus. Savu vārdu no Nostradama uz Nostradamus viņš nomainīja saņemot doktora grādu. Nostradamus dzima labā situētā ebreju ģimenē, kurā visi bija ievērojami un atpazīstami cilvēki. Astrologi, ārsti, viens no viņa vecstāviem, piemēram, ilgu laiku dzīvoja Anžuānas grāfa Renē Galmā. Otrs vecstāvs bija ārsts un Francijas karaļa padomnieks. Abi vecstāvi bija tiem laikiem ārkārtīgi izglītoti ar plašu redzes loku. Ja. Tātad mēs redzam, ja, ka šie viņa radinieki, ja, bija izglītoti cilvēki, sabiedrībā ieņem tādu ievērojumu lomu, ja, un tādā vidē šis Nostradamus auga, ja, un mācījās, ja, un tātad viņu pavadībā jaunais Mišels apguva medicīnu, ārstniecības augus, alķīmiju, matemātiku un astroloģiju. Jaunietim bija ļoti laba atmiņa, un universitātē visi viņu cienīja par viņu labo atmiņu. Viņš varēja atcerēties pat veselas grāmatas vai citēt to konkrētās lapas puses. Tomēr skola viņu nesaistīja, jo vadošās ārstniecības metodes, tās, kuras tika mācītas, bija novecojušas. Ilgāku laiku Nostradamus pavadīja ceļojot pa pasauli, kā arī sāka izdot savus rakstus. Lai gan viņa pirmie izdotie raksti bija veltīti tieši veselības tēmai, Nostradamus slavenākais darbs bija par šiem pareģojumiem, ja, kas tika sarakstīti vārsmās. Nu, mēs redzam, ka viņš bija izglītots, ja, dažādās tā laika zinātnēs, ja, arī tādās, ko grūti nosaukt par zinātnēm, teiksim, astroloģija, ja, mēs saprotam, tā nav īsta zinātne, alķīmija, ja, tā arī nav īsta zinātne, ja, jau tur robežojās ar okultām praksēm un tā tālāk, un tās viņš visas apguva. Ja. Lai gan viņš bija izcils ar labu atmiņu, ja, tomēr viņam tās tradicionālās zināšanas ne īpaši interesē, viņš meklē kaut ko vairāk. 1555. gadā iznāca viņa pareģojuma grāmata, tajā ietveras 4 rindas ar atskaņām, kas sagrupētas pa 100, jeb centūrijās.
pareģojumi, kas atver laiku līdz pat paklausieties 3797. gadam. Ir sarakstīts ļoti sarežģītā valodā un tīti mistikas plīvurā. Tāpēc šos tekstus ir ļoti grūti atšifrēt, un daudzi no tiem nav izprotami pat mūsdienās. Ja? Tātad viņš rakstīja šīs 4 rindas, tie bija kā pravietojumi, ja, par nākotni. Un tas laika posms, jā, ļoti tālā nākotnē viņš ielūkojās līdz 3797. gadam, jā, kad viņš paredzēja arī pasaules galu. Visiem zināmās vārsmas kļuva pēc traģiska notikuma, kad strādājot par galma ārstu, Nostradams pareģoja Francijas karaļa Henrija II nāvi. Un pareģojums piepildījās. Henrī bija izveidojis cīņas turnīru, kurā uz divkavu izaicināja savu gvardas kapteini, grāfu Montgomeriju. Ilgu laiku pretinieki nespēja pieveikt viens otru, tāpēc grāfs ierosināja vienoties par neizšķirtu, par ko karalis nebija mierā. Jā, tātad bija šie cīņas turnīri viduslaikos, mēs zinām, ka bija ļoti populāri, jā, un Francijas karalis Henrī II izaicināja tātad uz divcīņu šo savu pretinieku, jā, bet viņš negribēja vienoties par neizšķirtu un cīņa turpinājās. Tātad līdz ar to cīņa turpinājās, bet nogurušie zirgi laukuma centrā saslējās kājās un Montgomery šķēps lūstot caursita karaļa zelta bruņu cepuru un caururba karaļa kreiso aci, vienīgo bruņa neizsargāto vietu. Jā, tātad mēs varam teikt, ka notika negadījums, jo šo turnīru mērķis nebija kādu nogalināt, jā, bet, cik es zinu, vienkārši nosviest no zirga, jā, ka tu ar šķēpu nogrūd šo pretinieku, ja šķēps nebija ass, viņš bija tāds, lai tu pretinieku vienkārši nogrūst no zirga, un tad tu esi uzvarējis, jā, bet šķēps lūza, jā, un caur bruņu cepuru trāpīja tieši Francijas karaļa acī, jā, un tādējādi viņš 10 dienu laikā gāja bojam. Tātad pēc 10 dienām karalis nomira, mirušo Henrī II pārklāja ar zelta vairogu, uz kura bija attēlots lauva. Tajā brīdī kāds atcerējās Nostradama dīvaino pareģojumu. Jaunais lauva uzvarēs veco. Kaujas laukā vienīgajā cīņā zelta krātiņā tas caururs viņa acis. Būs ievainota viena, viņš mirs nāvē briesmīgā. Jā, tas jau ir tas Nostradamus pravietojums, jā, par šiem divām lauvām, jā, ka jaunais lauva uzvarēs veco, jā, un ka caururs viņa aci, jā, un ka tas mirs briesmīgā nāvē. Tāda leģenda vēsta, ka Nostradams tāpat kā daudzi citi pareģi zinājis, kad pienāks arī viņa pēdējā stunda 1566. gada 2. jūlijas. To viņš esot ierakstījis planētu un citu debesu ķermeņu stāvokļu aprēķinu tabulā. Ja? Tātad viņš nodarbojās ar šo nākotnes paredzēšanu, ja? Un tālāk mēs pastīsimies reāli, kā tas notika, ja? Kā viņš pats to apraksta, ja? Kā viņš līdz tām nonāca, ja, līdz šīm atziņām, ja, līdz šim, viņš to sauc par pravietojumiem, citi sauc par nākotnes paredzējumu, ja, vārsmām, ja, 3-4 rindas, ja, kas satur šādus nākotnes paredzējumu tekstus. Nostradamu apglabāja stāvus kopā ar viņa rakstiem Salandeve un Provansas pilsētiņā Franciskāņu klosterī. Uz kāpakmens bija uzrakstīts vēlējums, lai pareģi neviens netraucē. Ja? Tātad, kad viņu apglabāja viņu stāvus, ja, šajā Franciskāņu klosterī, ja, un viņam bija, protams, arī tā grāmata, ko viņš bija sarakstījis šie pravietojumi, ja, un arī uzraksts bija, lai neviens viņu netraucē. Ja, un interesanti bija, kad tomēr šis uzraksts bija kā savu veidu pravietojums, ja, jo 200 gadus vēlāk viņu kāds iztraucēja. Ja? Tad 200 gadus gaišeģis adusējās mierīgi. Līdz Franču revolūcijā kāds dumpinieks atvēra Nostradama kapu un izmētāja pareģa kaulus. Otrā rītā šo nekrietno revolucionāru atrada mirušu. Ja? Tātad arī zināmā mērā viņš paredzēja, ka kāds viņu to mieru varētu traucēt. Tātad Nostradama pelnu urna ir iemūrēta San Lorānas baznīcas sienā. Jā, tātad mēs saprotam, ka Nostradams ir ievērojama vēsturiska personība, jā, un es saku, pat mūsdienās 21. gadsimtā ļoti bieži mēs varam saskarties ar viņa pravietojumiem par nākotni, teiksim, arī par šo gadu, jā, ko viņš tur ir paredzējis, jā, kaut gan mazliet iedziļinoties. Viņš neko nav teicis par 2025. gadu, viņš nav minējis šādu gada skaidru. Viņš ir citus gada skaidrus minējis, ko mēs pastīsimies, ja, bet to jau
izgudrotie cilvēki, viņa sekotāji, ja, kas jau interpretē tos viņa tekstus. 2023. gada 1. janvārs, jauns.lv. Nostradama baisākie pareģojumi, kas jau ir piepildījušies. Tātad Mišels de Nostradamus īsos 4 pantos iešifrēja gaidāmos vēsturiskos notikumus. Viņam var ticēt vai neticēt, jo skaidrotos dažādi. Tomēr ir vismaz 5 Nostradama pareģojumi, kas pārsteidzošā kārtā piepildījušies pilnīgi precīzi, un no tā kļūst neomolīgi. Ja? Tātad šī raksta autors uzskata, ka 5 pravietojumi, ko viņš ir teicis, ir piepildījušos ļoti precīzi. Ja? Apskatīsim, kas tie pa pravietojumiem. Ja? Tātad pirmo mēs jau paskatījāmies par šo Francijas karaļa Andriju II nāvu, kurš šeit turnīrā gāja bojā. Tātad to viņš bija paredzējis, ja, un pēc manas izpratnes, ja, ka tas ir visprecīzākais, ko viņš vispār ir paredzējis. Ja. Tātad otrais ir ugunsgrēks Londonā, tātad, kas izcēlās 1666. gadā. Vienā no Londonas mājas ceptuvēm izcēlās ugunsgrēks. Liesmas ātri pārsviedās uz blakus ēkām un drīz vien liesmoja milzīgs Londonas rajons. Vēlāk salīdzinot dažus skaidrus un miglainos izteicienus, speciālisti paziņo, šo notikumu paredzējis Nostradamus. 4 skan apmēram šādi. Taisnīgo asinis izdarīs kļūdu Londonā, satrieks ar zibeni 20 trīniekus un 6. Vecā lēdija nokritīs no liela augstuma, sektas locekļi tiks nogalināti. Ja? Nu, ja mēs iedzinamies, šķiet, ka es kaut ko neprecīzi lasu, ja, bet tiešām šīs pravietojums ir gramatiski kaut kāds nepareizs, ja, un vispār viņa teksti ir ļoti grūti tulkojumi, ja, un liekas, ka nesaistīti teikumi ir savienoti. Ja, tā kā, nu, kā jau iepriekš tika minēts, ja, ka vispār viņi tie pravietojumi ļoti miglaini un aizplīvoroti. Tātad šīs rindas atšifrētas šādi. 20 trīnieki, tas ir 60, jā, plus vēl 6, jā, sanāk 666, ar veco lēdiju, kā apgalvo skaidrotāji, Nostradamus domājis pašu Londonu. Jā, tātad, nu, mums jāatcerās, jā, tātad ir šie Nostradama 4 rindas, šie pravietojumi, un ir šie cilvēki, kas interpretē, jeb skaidro, jā, jeb precīzāk sakot, kas ielas notikumus. Jā, tātad jau notikums ir pagājis, un tad viņš skatoties uz šiem Nostradamus pravietojumiem, viņi ierauga, kad jau viņš to ir teicis. Un ir, protams, arī būs mēģinājumi ieraudzīt nākotnes notikumus, jā, bet kā mēs vēlāk redzēsim, jā, tas tur īsti nedarbojās tā. Jā. Bet parasti viņi jau, kad notikums ir pagājis, jā, atskatoties pagātnē, ierauga, reku, Nostradamus jau to bija paredzējis. Tātad 3. notikums, ko viņš ir paredzējis, Hitlera nākšana pie varas. Īpaši daudz Nostradama pareģojumu domājums attiec uz 20. gadsimtu. Vienā no tiem droši vien runāts par Hitlera parādīšanos. Eiropas rietumos nabagu ģimenē piedzims bērns, kurš ar savu valodu vedīs aiz sevis lielu karaspēku un tiks slavēts tālu aiz Eiropas robežām. Jā, tas ir tas viņa Nostradamus pravietojums. Ja šeit pievieno virkni mājienu citos praviešu dzējoļos, iznāk Adolfa Hitlera dzīves ceļa apraksts. Jā, tātad arī citās vārsmās, šais 4 rindēs mēs varam redzēt atsauces uz Adolfu Hitleru. Jā. Un atkal visu laiku jānodala, jā, pats teksts, jā, ko Nostradamus bija sacerējis, jā, un šie teksta interpretētāji, jā, un bieži vien es saku, šie interpretētāji, viņi tā kā ielasa šos notikumus iekšā, ja saredz Nostradamus tekstos. 4. Hirosimas un Nagasaki traģēdija. Aptuvenais Nostradamus vārdu tulkojums vēstu. 2 pilsētās notiks tādas nelaimes, kādas vēl nekad nav piedzīvotas. Turklāt gaišeģis pievienoja tādas detaļas kā cilvēki, kas nokauti ar tēraudu, un bats mēra laikā. Nu, viss saskan. 2 pilsētas, kuras skāruši līdz šim neredzētas nelaimes, ir Japāņu Hirosima un Nagasaki. 2. pasaules kara laikā iznīcināja ar atombumbu. Tērauda nogalinātie, bumbas nometa lidmašīnas, jā, tātad tērauda putni. Un par mēri Nostradamus varēja nosaukt staru slimību. Jā, tātad, nu, lūk, atkal, jā.
jau 4. pravietojums, jā, ko šie interpretētāji, jeb skaidrotāji, jeb Nostradamus sekotāji ierauga, kā Nostradamus jau ir pat paredzējuši šo pirmo atombumbu sprādzienu. Ja mēs zinām, ka 2. pasaules karš beidzās ar 2 atombumbu sprādzieniem, Hirosima un Nagasaki, ja, un kaut gan šajā tekstā, ja mēs iedziļinamies, mēs īsti to tā neredzam, jā, un, protams, ka es neatturējos no kārdinājuma, jā, mēs zinām, ka Bībelē arī rakstīts šis notikums, jā, par 2. pasaules karšu, par šo atombumbu sprādzienu, jā, tā ir 2. bazūna, jā, ko Bībelē Jāņa atklāsmes grāmatā mēs varam lasīt, jā, un atcerēsimies, ka Bībele ir Jāņa atklāsmes grāmata arī atklāja nākotnes notikums, ko pats Dievs atklāja Jānim, jā, un Jānis pierakstīja, sūtīja 7 draudzēm Mazāzijā, un tas ir atnāca līdz mūsdienām un iekļauts jaunajā derībā, jā, tā ir beidzamā jaunās derības grāmata, jā. Nu, lūk, un šis teksts Bībeles ir gandrīz 2000 gadu vecs, gandrīz 4 reizes vecās kā Nostradamus teksts, ja, un palasīsim, ja, ko atklāsmes grāmata runā, tad atklāsmes grāmata 8. nodaļa 8. pants. Kad atskanēja 2. eņģeļa taura, milzīgs it kā ugunī degošs kalns tika nosviests jūrā, un 3/3 jūras pārvērtās par asinīm, un 3/3 dzīvo radība nobeidzās, un 3/3 kuģu tika sadragāti. Ja, tātad te arī atkal savukārt Bībeles skaidrotāji skaidro, ka iet runa par 2. pasaules karu, tieši par to brīdi, kad uz Japānu tiek nomesta atombumba, ja, mēs zinām, ka Japāna ir pa lielam sala, ja, un kad, ja no augšas skatās, tad var teikt, ka tas ir kā ugunī degošs kalns, kas iekrīt jūrā, ja, ja mēs no augšas skatāmies, ka tas tā varēja izskatīties. Nu jā, un 3/3 kuģu tika sadragāti, ja, un apmēram tā arī ir, ka 2. pasaules kara laikā, jā, apmēram 3/3 flotes, jā, ja mēs ņemam visus kuģus kopā, jā, 3/3 apmēram aizgāja bojā. Nu, lūk, to atklāja Bībele, man jau šķiet, ka tas ir daudz precīzāk nekā Nostradamus, jā, aptuvenie, teiksim, tās 4 rindas. Nu, lūk, un 5. ir Kenedijas slepkavība. ASV prezidenta Džona Kenedija slepkavība tiek uzskatīta par vienu no svarīgākiem 20. gadsimta notikumiem. Tiek uzskatīts, ka Nostradamus to pareģojas ar vārdiem. No augšas kritīs ļaunums uz dižino cilvēku, un pēc tam mirušo nevainīgo apsūdzēs noziegumā. Jā, tas ir tas Nostradama pravietojums, un tātad prezidents slepkavība apsūdāts Lī Havards Osvalds, pēc tam viņu pašu nošāva, bet daudzi vēl ilgi neticēja viņa vainai, uzskatot par apstākļu upuri. Ja. Tātad atkal tiek jau šis 5. notikums, ja, attiecināts uz Nostradamus, ka viņš to ir paredzējis. Ja. Nu jā, es te vairāk saredzu nevis pašu Nostradamus nopelni, jā, bet drīzāk šos sekotājus Nostradamus, jā, ka viņi, teiksim, šī interpretācija un skaidrotāji, jā, kas ierauga, jā, viņi šais 4/3 šos notikumus, kas ir bijuši pagātnē, jā. Nu, te vēl nedaudz, ko viņš, franču astrologs brīdinājis 21. gadsimtē cilvēcei jāsamaksā par visām savām kļūdām. Mēs jau sen esam aplam izturējušies pret dabu un pavisam drīz iestāsies atmaksa. Ar katru gadu drausmīgo dabas katastrofu un kataklizmu skaits palielināsies, izraisot tūkstošiem cilvēku bojāja. Nostradamus pareģoja gan jaunas nāvējošas slimības, gan epidēmijas, kas izplatīsies visā pasaulē. Ja. Nu, tāds teksts, ko es tikko nolasīju, Nostradamus nekad tādu nav rakstījis, ja. Viņš ir tās 4 rindas rakstījis, gramatiski nepareizi, neprecīzi, neloģiski, ja? Mēs vēlāk redzēsim arī tos, ko pats Nostradamus par to saka. Jā, bet ideja tāda, ja, ka mēs zinām, ka šīs globālās klimata maiņas un tā tālāk, ja, bet interesanti arī, ka Bībele par to runā konkrēti pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas, kas nav tālu. Ja mēs zinām, ka būs globāls izmaiņas, ja, ļoti lielas katastrofas būs, jā, kad kalni nebūs, jā, salas pazudīs, jā, krusas graudi kritīs no debesīm, jā, apmēram 20-30 kg smagi, jā. Tā kā būs ļoti milzīgs globāls pārmaiņas, jā, un par to brīdina Bībele, jā. Nu, lūk,
te vēl turpinās par šo Nostradamu. Pēc prognozētā teiktā parādīsies jauni bakterioloģiski ieroči un agri vai vēl tie vairs nebūs kontrolējami. Dažas gaisrada četrindes skaidri apraksta nāvējušā vīrusa izplatību kādā no austrumu valstīm. Jā, nu, mēs zinām, ka nesen bija šis Covid-19, jā, Ķīnā, tā ir austrumu valsts, jā, bet arī pats teksts, jā, mēs redzam, ka tas jau ir kāds interpretētājs, jā, kas jau skaidro, jā, šo Nostradamus tekstu, ja precīzāk sakot, tas ir interpretētāja teksts, jā, ar kaut kādiem nelielām, netiešām atsaucēm uz Nostradamus. Mums vienmēr to ir jāatšķir šīs divas lietas, jā, pats autentiskais teksts, jā, jo pats teksts ļoti sarežģīts un grūts, jā, pat franču valodas ekspertiem renesanses laika ir grūti saprast to jēgu, jo jēgas patiesībā jau īsti tur nav tais četrindēs. Skatāmies tālāk, 2022. gada 31. decembris, jauns.lv. Nostradams izcilākais pareģis cilvēks vēsturē vai bezkaunīgs blēdis. Jā. Nu, patiesībā šis raksts būs tāds, ko es uzskatu jau teoloģiski līmeņa raksts, jā, jo te būs divas puses, jā, tad būs Nostradamus sekotāju viedoklis, interpretācija un būs jau tā kā analīze no pretējās puses, tā kā būs divas puses, ja, un tas jau ir jau akadēmiski, mēs varam analizēt, ja, par ko vispār lieta grozās. No savos pareģojumos Nostradams uzrakstīja aptuveni 942 četrindes, kas tika apvienotas grupās centūrijās. Pareģojumi, kas rakstīti renesanses laiku franču valodā, aptver laika periodu no 1555. gada līdz 3797. gadam. Pats Nostradams skaidro, ka savus pareģojumus sastādīs balstoties uz svēto rakstu tekstiem un saviem astroloģiskiem aprēķiniem. Centūrijas nav sakārtotas sistēmā, tāpēc atliek vien minēt, kuram gadsimtam un kuram katra četrinda veltīta. Ja, tātad tur nav chronoloģiskās secība un pie šiem četrindēm nav gadi. Ja. Mēs vēlāk pastīsimies pie dažām atsevišķām ir gadi, bet pamatā nav gadi. Nu, mēs redzam, ka arī Bībele viņam nebija nepazīstama, jā, viņš pats Nostradams skaitījās arī kristietis, katolis, jā, kaut gan viņš bija ebrejs, jā, mēs saprotam, tā laika politiskā sistēma bija tāda, ka kristietība bija jāpieņem, jā, viņš to arī pieņēma, jā, bet mēs redzam, ka paralēli svēto rakstu tekstiem, jā, Bībeles tekstiem, viņš nodarbojās ar astroloģiju, jā, viņš nodarbojās ar dažādām citām lietām, jā. Un te mēs tālāk arī paši to redzēsim, to savots, no kā viņš ir ietekmējies. 16. gadsimtā Eiropā dažādu pareģu bija kā biezs, taču Nostradams ar savu ietekmi un popularitāti pārspēja visus konkurentus. Viņa kritiķi indīgi teica, ka Nostradams to paveicis pateicoties savai kosmiskajai bezkaunībai, jo neviens tā laika gaišeģis nav uzdrošinājis piedāvāt savus pareģojumus līdz pat 3797. gadam. Kā uzskata pētnieki, tieši šī neizmērojamā un pat bību izraisošā pretenzijotāte bija īstais pamats Nostradama vēlākai slavai. Ja? Tātad viņš uzdrošinājās, tādi pārēģi bijuši daudz 16. gadsimtā, bet tieši Nostradamus, jā, viņš izcēlās tieši ar to trakumu, jā, ka viņš tādu iezīmē laika posmu 3797. gads, kas arī mūsdienās liekas traks skaitlis, ja? Bet atceramies, ka viņš arī ietekmējās no Bībeles, un arī Bībelē mēs varam aprēķināt apmēram šo, cik ilgi zeme pastāvēs, ja? Un es te nelielus aprēķinus arī esmu veicis, ja? Tad šodien ir 2025. gads, ja? Mēs zinām, ka visdrīzāk pēc 3. pasaules kara iestāsies Daniela grāmatas beidzamā 7 gada līdz Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Kad Jēzus Kristus atnāks otrais, būs 1000 gadu miera valsts. Ja, un mēs varam iegūt kopējo skaidru, tātad 2025 plus 7 plus 1000. Ja, tātad sanāk, šī zeme neies bojā vismaz 3032 gadus. Plus, jā, plus tas nozīmē, ka šodien vēl nav miera līgums iestājies, jā, nav šī Daniela grāmatas 7 gadi. Jā. Tās visdrīzāk būs pēc 3. pasaules kara. Jā. Bet skaidrs, ka šī zeme neies bojā vairāk kā 3032. gadā, jā, un plus jau kaut kādi gadi, mēs nezinām cik. Nu, lūk, tā kā Nostradams te bišķiņa pāršaus pār svītru, jā, bet, pa lielam plus mīnus tā arī ir, kā Bībele saka.
Viņa noslēpumainie pareģojumi visos laikos ir kārdinājuši izskaidrotājus un radījuši pretrunas. Konkurenta vidū Nostradamam bija vēl kāda priekšrocība. Viņš izmantoja noteiktas konstrukcijas principu, proti neiziet pārāk tālu no pareģošanas aizsega. Izteikties neskaidri, neminiet konkrētus vārdus vai šķietamus datus, kas varēja nozīmēt visu, bet patiesībā neizpauda neko. Ja? Tātad bija vispārīgas lietas, ja savārstījums, ja kaut kādas frāzes, ko viņš lietoja, ko varēja dažādi interpretēt, bet nebija precizitāte un skaidrība. Ja? Tāpēc es ik pa brīdim arī Bībeli šeit noticēju, kur pretī Bībelē ļoti daudz precizitātes un skaidrības. Savās piezīmēs Nostradams rakstīja, ka pareģot viņam palīdzējis kāds no senčiem mantots uzbudinājums. Turklāt neparasta uguns skārusi viņu no maģiskā spoguļa. Viņš pauda pārliecību, ka pareģošana ir gaismas iedaba un spēja pareģot ir kā sekas gaismas uzplaiksnījumam. Nostradams apgalvoja, ja vienu reizi esi ieterpies šai gaismā, turpmāk pareģosi pilnīgi automātiski. Ja? Tātad, viņš min šos ietekmes avots, ja mēs jau iepriekš runājam, ka viņš ar Bībeli bija pazīstams, viņš arī kaut ko līdzīgi mēģināja, kaut kāds tēls no atklāsmes grāmatas, tur ņemt kaut ko līdzīgi, ja, bet pavisam cita veida tekstu struktūra, ja, un mēs redzam, ko viņš pats Nostradams kā apsraksta, ja, ka ir kaut kāds, uzbudinājums, ja kaut kāds, mēs varam teikt, transa stāvoklis, ja, kurā viņš šos tekstus rakstīja, ja. Un viņš arī raksta par kaut kādu maģisko spoguli, jā, tad viņš bija saistīts ar šo okultismu, jā, un kad šis uguns ir izgājis, jā, no šī maģiskā spoguļa, jā, un tas viss ir ietekmējis viņš šīs vārsmes, šos nākotnes paredzējumus. Lūk, jā, un pēc Bībeles skatoties, mēs saprotam, ka ir divi ietekmes avoti, jā, tad vai dievišķais vai no vēlna nāk, jā, tad divi šī iedvesmas avoti, un redzot šo viņa aprakstu, jā, ka ir kaut kāds no senčiem mantots uzbudinājums, jā, kaut kāda uguns, kas no maģiskā spoguļa iziet, mēs saprotam, ka tas nav Dievs, jā, ka tas ir vēlns un kaut kas demonisks, tas ir no tās puses, jā, no pretējās puses, jā, un tā, mēs arī Bībelē varam redzēt arī pa apsēsto verdzeni, kas pravietoja, ja, kas stāstīja, ja, par nākotni, ja, un kad ļaunais gars no viņas tika izdzīts, ja, viņai viss šīs prasmes zud, viņi neko vairs nevarēja par nākotni pastāstīt un neko cilvēkiem nevarēja izzīlēt, ja. Un te kaut kas līdzīgs ar Nostradamu, mēs redzam, ja, ka viņam ir šī okultā praksa, ja, no kā viņš smēž šīs zināšanas. Un te viņš turpina, ja, četriņšu rakstīšanas brīdī viņa spalva pati esot slīdējusi pa papīru un apziņa bijusi atslēga. Centūrija autors uzskatīja, ka viņa rakstītājs ir pārvedums no citas realitātes uz cilvēku valodu. Tieši tādēļ to nesot iespējams pilnībā atšifrēt. To izprast varot tikai īpaši apgaismoti mistiķi. Ja? Tātad, ja tu neesi īpaši apgaismots mistiķis, ja, tad tu īsti viņa tekstus nevari saprast. Ja? To saka pats Nostradamus. Ja? Ko es varu pateikt? Es zinu, atceros, ka 90. gados, kad PSRS sabruka, ja, un parādījās dažādas literatūra, ja, un es arī esmu lasījis, ja, par cilvēkiem, kas raksta tādā transa stāvoklī kaut kādus tekstus, ja, vienkārši autopilotā, ja, un Nostradamus arī saka, kaut kas līdzīgs arī viņam bija kaut kāds transa stāvoklis, kad apziņa bija atslēgta, un viņš sāka rakstīt šos tekstus. Viņš to pats saka, ka tas ir pārvedums no citas realitātes. Ja? Bībele konkrēti saka, ir redzamā pasaule un neredzamā pasaule. Ja? Un ir šī okultā pasaule, demoniskā pasaule, ja? Ko Bībele brīdina, ka nevajag to darīt, ja? Jo cilvēks var būt apsēsts, ja? un tas nepie kā labi nenoved. Ja? Un mēs redzam, ka Nostradamus tieši pielietoja šo praksi, ja? Savā dzīvē un tādējādi radīja šos tekstus. Tādēļ gaišēdz īpašu vērtību veltīt tam, lai viņa pareģojumi pirms faktiskās piepildīšanās nebūtu izskaidrojumi. Lasot viņa vārsmas velti, tajās meklēt kādu skaidrību. Savas dzīves laikā pats Nostradams izteicās, ka viņa nākotnes redzējumi nerunā par labu bagātnieku, dažādu grupējumu, reliģiju interesēm, tāpēc viņš izpaudz
neskaidros un juceklīgos teikumos un miglainās aprisēs. Kādā vēstulē karaliņa pareģis rakstīja: lielākā daļa manu pareģojumu rindu ir tik neglūdas, lai nevarētu rast nec ceļu, nec skaidrojumu tām, un citviet, taču laika nelabvēlība visu gaišais karali liek slēptos notikumus paust mīklainā valodā, nevis atklājot jēgu un dāvājot skaidrību, bet drīzāk ietinot miglā. Ja. Nu, redz kā, ko pats Nostradamus saka par saviem pravietojumiem, ja, ka viņš tos ietina miglā. Ja. Nu, tad kāda jēga no šīs miglas? Ja. Tātad četrindēm ir tradicionālās atskaņas, ko veido katra pareģojuma 1. un 3., 2. un 4. rindiņa. Atskaņas kaut arī nevienmēr konsekventi ievērots uzsver neskaidro saturu, piešķirot tam stingrumu, lai gan jēga dažkārt ir grūti uztveram arī tiem, kas pārvalda renesanses laika franču valodu. Pareģi četrindes ir vienīga mīkla. Ja? Tad es jau teicu, ka pat tie, kas pārvalda šo renesanses laiku franču valodu, viņi īsti nesaprot, tur ir murks, ja? Tur ir savārstījums, ja? Tur nav skaidrības, tur nav konkrētības. Ja? Un, kods pareģojuma atšifrēšanai, ja? Tad tāds virsraksts. Kaut gan arī daudzi valodnieki atzinuši, ka centūrijas nav iespējams tieši un precīzi pārtulkot citās valodās, tās tomēr tiek tulkots, un bieži vien šie tulkojumi ir tik krasi atšķirīgi, ka grūti noticēt, ka tiem ir viens oriģināls. Ļodzīgie teikumi veidoti ar pareizrakstīgas un gramatikas kļūdām, kad, piemēram, darbības vārdam daudzskaitlī atbilst teikuma priekšmets vienskaitlī vai otrādi. Neskaitāmie aizplūvrotie mājieni, kurus var saprast gan tā, gan citādi. Pretenciozie latīnismi un visādu vārdu un burtu spēles nekādi nepadodas tulkošanai. Kāds gudrnieks reiz izteicies, ka visus tos tulkotājus, kuri centūrijas uzņemas pārtulkot citās valodos, raksturē vēlme piešķirt jēgu bezjēdzībai. Ja. Nu, lūk, ja, kā raksta speciālisti, kas ar šiem tekstiem ir strādājuši, ja, kad šie tulkotāji, kas mēģina Nostradamus pravietums pārtulkot uz citām valodām, ja, ka viņi cenšas piešķirt jēgu bezjēdzībai. Ja. Jā, nu arī Daniela grāmatā ir interesanti, ja, kad Dievs atklāja Danielam nākotnes notikumus, viņš pierakstīja, ja, un Dievs konkrēti saka aizzīmogo, ja, ka tajā laikā, lasot tos teksts, pats Daniels, ko viņš rakstīja, viņš īsti nesaprata, ja, jo tas nebija domāts viņam, tas bija beigu laiku notikumiem, ja, jo Dievs saka, beidzamā laikā atziņa vairosies, ja, kad cilvēks sāks saprast, un mēs zinām, ka Daniela grāmata ir atslēga Jāņa atklāsmes grāmatē, lai mēs viņu saprastu, ja, un tas ir mūsu laikam, ja, šiem beidzamiem laikiem, bet Daniela laikā viņš pats nesaprata tos tekstus, ko viņš uzrakstīja. Un no visu centūriju, tātad 942 četrindēm, tikai dažām ir minēta konkrēti gada skaiti. Nav gan skaidrs, kāpēc tas izņēmumu kārtā darīts, ņemot vērā, ka citādi Nostradamus vienmēr centies visu ietīt neskaidrībā. Šī konkrētība attiec uz 1607, 1609, 1700, 1727 un 1999 gadu. Jāteic gan, ka neviens no konkrētajiem pareģojumiem nav piepildījies. Ne arī pēdējais no tiem, kas vēsta, ka 1999. gada 7. mēnesī no debesīm nokāps liels šausmu karalis un atsaugs dzīvē lielo Angolu Moisa karali, kurš valdīs pirms un pēc Marsa. Kaut vairāk gaišaģi pareģojuma atšifrētāji centušies piemeklēt šim pravietojumam konkrētu notikumu, tas tomēr nav izdevies. Ja? Tātad visi šie pravietojumi, kur Nostradamus min konkrēts gada skaitlis, ja, nav piepildījušies. Ja. Tātad mēs saprotam, ja, ka, ko Bībele saka, ir pravieši, dievpravieši un ir viltus pravieši. Ja. Un tad pēc Bībeles kategorijas viņš ir šis viltus pravietis, ja, kas pasaka, ja, un nenotiek. Ja. Tātad tas nav pravietis, ja, bet tas ir, kas uzdodās par pravieti. Ja. Un kā var ticēt Nostradamusam, ja, kā pat tur, kur viņam ir gada skaitļi, ka tas nav piepildījies. Tātad nav tur nekāda autoritāte, bet ir interesanti, ka neskatoties uz to, ir viņam sekotāji, ja, un viņi tiek saukti pa Nostradamusiem, ne, bet
Nostradamus sekotājiem, ja, kas interpretē, kas ierauga, ja, un te jau mēs atduramies par ticības jautājumu, ka šie cilvēki uzticās un tic pat acīm redzamas neprecizitātes, bet viņi tās ignorē. Nostradama pareģojuma patiesi un apliecina fakts, ka gan karaļa, gan grāfa ģerbonī bijusi attēlota lauva atgādināma. Jaunais lauva pārspēs veco kaujas laukā divcīņā zelta būrī, viņš tam izdurs acis. No 2 brūcēm viena, tad baisā nāvē mirta. Ja. Mēs runājam par šo Francijas karaļa nāvi, ja, kas turnīrā gāja bojā, ja. Un te ir minēti tie lauvas, ja, un kritiķiem būs cits viedoklis, ja, ka arī šis pravietojums, ja, kas jau viņa dzīves laikā ir it kā piepildījies, nav precīzi. Tiesa gan Nostradama kritiķi norāda uz pavisam citiem faktiem. Karaļa Anrija II dzimtas heraldiskais dzīvnieks nav bijis lauva, bet gan gailis. Grāfs Montgomerijs bijis tikai kādus 5 gadus jaunāks par karali. Cīņa nav notikusi kaujas laukā, bet turnīrā. Anrija II nav nēsājis ne zelta, ne apzeltīta bruņu cepuri. Turklāt viņam nav izdurtas acis vai acis, jo Montgomerijs ievainojis valdnieku virsācis. Pati acis palikusi neskarta. Turklāt karalis nav iegūvis 2 brūces, kā var noprast pareģojumā. Viņš miris no tā, kā atplīsusi šķemba, kas virs acis iedūrusies smadzenēs. Ja? Lūk, tāda kritiķi norāda uz neprecizitātēm arī šai pravietojumā, ko es uzskatu, ka tas ir visprecīzākais Nostradamus pravietojums, ja? Kaut gan kritiķi arī saredz šeit neatbilstību. Tie cilvēki, kas nešaubīgi tic Nostradama pareģojuma patiesumam pēc savu prāta, piemeklē kādu no 942 četrindēm un sarindo pareģojumus vēsturiskā chronoloģijā. Centūrijas paši pa sevi ir tik daudznozīmīgas un mīklainas, tāpēc nav nekāds brīnums, ka no vairāk nekā 3700 pravietisko rindu viena otra no dienu atgādina kādu patiesu vēsturisku notikumu. Ja? Tātad viņam ir daudz šīs četrindas, ja, un šie cilvēki jau, kas interpretē, skaidro, ja viņi piemeklē, ja kaut kāds atbilstošs notikums un tos interpretē. Ja. Var teikt, ka šie cilvēki, interpretātori, viņi jau ielas šos notikumus šais Nostradama, ja, pravietojumos. Jāatzīst, ka Nostradama pareģojumos netrūks dažādu apzīmējumu, tāpēc pētniekiem paveras ļoti plašs darba lauks, lai ar vienu vai otru apzīmēju konkretizētu kādu vēsturisku personu. Piemēram, burvis ar elles rozi un paškliedziena Cēzars tiek attiecināts uz Hitleru. Norādot uz paša pareģa ģenialitāti jau 16. gadsimtā paredzot Hitleru nākšanu pie varas. Nostradama pieminētās eļļas salas tiek attiecināts uz naftas urpšanas torņiem, akmens šķelšanās uz kodolu saskaldīšanu, bet akmens lielā teātra izrādē uz kodolu skaldīšanu ķēdes reakcijām. Nostradamieši arī pamanījuši aprakstu, kurā var attiecināt uz Černobiļas atomu katastrofu. Lielais teātris nodeg līdz pamatiem. Kā saucās tie cilvēki, kas uzticās Nostradamusam, nostradamieši. Ja? Tagad ir Kristus un kristieši, ir Nostradamus un nostradamieši. Ja? Lūk, un šis teksts, ko mēs tikko nolasījām, ja? Viņš izklausās gudrs, ja? Bet to ir sacerējušie nostradamieši, ja? Kur par Hitleru tur bija diezgan sakarīgi, ja? Par eļļas kalniem, ja? Par akmens sašķelšanu, jā, likās ļoti ticami, jā, bet viss šis teksts ir šo nostradamiešu, jā, šo cilvēku interpretātoru, jā, skaidrums, tas nav Nostradamus, jā, viņš ir šīs neskaidrās, neloģiskās četrindas, jā, sarakstījis. Pat viskvēlākie Nostradamus slavinātāji spiesti atzīt, ka pareģis nav pieminējis nevienu no lielākajiem vēstures tehniskajiem izgudrojumiem. Viņu vārsmās nav skaidri temati, kas attiec uz dzelzceļu, telegrāfu, radio, automašīnām, elektrībām, lidmašīnu, datoriem, nemaz nerunājot par internetu un mobiliem sakariem. Viņš galvenokārt pievērsies politikai, katastrofām, kariem un dažādiem konfliktiem. Ja? Tātad viņš nerunā par šīm tehnoloģijām, ja? Un
pretstatā Nostradamam. Mēs zinām, ka Bībele runā par lidmašīnām, runā par tehnoloģijām, par šo zvēra zīmi, par šo tēlu, kas spēj runāt. Mēs zinām, kur ir datortehnoloģijas un tā tālāk. Tur tas viss ir minēts. Kur pretī Nostradamam tas nav. Lūk, arī izmantot izdevību, es izlasījuši to Bībeles tekstu, kur lidmašīnas ir minētas, tad Atklāsmes grāmata 9. nodaļa 7. pāntu. Siseņi pēc izskata līdzīgi zirgiem, kas sagatavoti karam, un uz to galvām bija itin kā vainagi no zelta, un seja bija kā cilvēku seja. Viņu mati bija kā sieviešu mati, viņu zobu kā lauvām, un viņu bruņas kā dzelzs bruņas, un viņu spārnu radītais troksnis bija kā daudz kaujas ratu dārdoņi, zirgiem, traucoties uz cīņu. Tad atceramies, ka šis Bībeles teksts ir 4 reizes vecāks nekā Nostradamus teksti. Un mēs saprotam, ka cilvēks ar tā laika zināšanām cenšas aprakstīt to, ko viņš redzēs. Dievs viņam parāda lidmašīnu, viņam kaut kā tas jāapraksta. Siseņi, mēs saprotam, kas ir siseņi, tie, kas spēj lidot. Un te ir rakstīts, ka viņi ir ar tā kā cilvēku sejām. Mēs zinām, ka lidmašīnām, helikopteriem ir pilota kabīnes, kur ir cilvēku sejas. Ir dzelzs bruņas, tātad siseņi ar dzelzs bruņām, mēs saprotam, lidmašīnas ir no dzelzs būvēts. Un ir troksnis, spārnu radītais troksnis bija kā daudz kaujas ratu dārdoņu, zirgiem traucoties uz cīņu. Tātad mēs zinām, ka tas viss ir saistīts ar lielu skaļumu. Un lūk, Jānis apraksta, un ir tehnoloģijas, ir lidmašīna pirms 2000 gadiem jau pieminēta un uzrakstīta, kur pretī Nostradamus neko tādu nav uzrakstījis. Tiesa gan Nostradamieši vērš uzmanību uz kādu interesantu pareģu izteikumu. Krāsaini tempļi ļaužu būdiņās. Viņi uzskata, ka ar šiem vārdiem Nostradams norādījis uz krāsainiem televizoriem. Viņu prāt gaišeģis savās vīzijās bija skatījis cilvēks viņu mājokļos, kuri acis nenovērsuši, blendzuši krāsainajā attēlā, it kā pielūgtu Madonu vai kādu svētumu. Tā kā Nostradama laikos katrā mājoklī bija kāds dievam veltīts stūrītis vai krucifiks pie sienas, pareģis televizors nosauc par tempļiem, jo cilvēki krāsainā attēla priekšā izturas tikpat godīgi, kā uzlūkot dievnamu vai altāra gleznu. Atkal mēs redzam, te varētu būt šiem atkal Nostradamieši, kas atbalsta Nostradamu, kas tic, un viņi te ir saskatījusi viņa pravietojumā, pravietojuma detaļas jau ļoti minimāls. Krāsaini tempļi ļaužu būdiņās, ko gribi to ieraugi, šajā pravietojumā, bet viņi ir saskatījuši, ka tas varētu būt televizors. Bet man patīk viss šis teksts, kā ir sastādīts, un kā tas ir salīdzināts ar cilvēku dievbību, ka viņi tik godīgi skatās, it kā uzlūkot dievnam, jeb altāra glezni, kas būtu raksturīts jau tam 16. gadsimtam. Lūk, un nākamais pareģojuma izgāšanās, kas attiec uz 21. gadsimtu Nostradama pareģojumos, tur pieminēt dažādi personāži ar savdabīgiem apzīmējumiem. Viltīgā sieviete, bārdainis, vecais vadonis, lielais varmāk, melkulis, rūpju māktais ķēniņš, cilvēciskais eņģeļu līgas pavēlnieks, lielais lauva prelāts, 3 plikpauri, atraini, kas gatavi mīlēt līkājaino, kungs no Londonas, lielā hermē eņģelis, ēzeļu priekšnieks. Tā kā šie varoņi ir interesanti apzīmēti, bet es saku, problēma ar Nostradama tekstiem, ka tie ir neloģiski, tās ir 4 rindas, bez tādas dziļas jēgas un pat ar atžgānām gramatiskām formām. Viens no aktīvākajiem Nostradama pareģojuma interpretētājiem ir Manfrēds Dimde, kas jau pagājušā gadsimta beigās laida klajā grāmatu ar gaišeģu pravietojumiem un lielu daļu atvēlēja tieši iespējamiem notikumiem 21. gadsimtā. Atšifrējot Nostradama pareģojumus, viņš norādīja, ka 2008. gadā starp Franciju un Lielbritāniju izraisīsies nopietnas konflikts. Saspīlējuma gaisotnē tiks izdarīti 4 atentāti, kas būs vērti pret ASV prezidentu, Francijas prezidentu, Lielbritānijas premjerministru un Vācijas kancleri. Savukārt 2011. gadā notiks kāds globāls konflikts, kura sekas būs bada laika, kas ilgs 11 gadus. Viņa prāt, pasaulē izraisīsies globāls karš laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam.
un Japāna novērsīs pirmo atomu triecienu, jo laikus būs paspējusi izvietot pretraķešu sistēmas. Ja. Tātad viens no šiem Nostradamus atbalstītājiem, kas mēģina interpretēt un skaidrot nākotnes notikumus, jā, mēs redzam, Manfreds Dinde ir sarakstījis grāmatu, jā, tas apmēram 1989. gads, un tad viņam vēl sekoja grāmatas, jā, un viņš paredzēja 21. gadsimtu notikums, ko mēs tikko lasījām. Jā, kā mēs saprotam, neviens no tiem nav noticis. Jā, tā kā atkal pilnīgs fiasko, pilnīgi izgāšanās. Nu, lūk, un Nostradamus mēs jau zinām, līdz tam 3797. gadam, jā, pravieto visu kaut ko, un te interesanti palasījuši, jā, tad savukārt 3005. gads cilvēcei būs pavisam postošs. Šajā laikā nec kādu iemeslu dēļ gabalos sadalīsies Mars, tiks izjaukts Saules sistēmas gravitācijas līdzsvars. Viena no komētām novērsīsies no ierastā ceļa un radīsies sadursmes drauda ar Zemi. Kad komētas kodols ietrieksies mēnesī un sagraus to, nokaitējot akmeņu krusta birs pār Zemi. Tās atmosfēra stipri mainīsies, apkārt planētai izveidosies putekļu slānis, Zeme sāks sasilt, un 3797. gadā viss dzīvais uz tās ies bojā. Nu tā jau kā jau es teicu, jā, kā viņš paredz tālu nākotni, jā, bet jā, mēs redzam, viņš gandrīz neko nav nopravietojis, ja vienkārši tie cilvēki, kas interpretē, jā, saskat tos notikumus, es saku, tas spilgtākais bija tas Francijas karaļa bojā iešana šai turnīrā, jā, tas bija tas spilgtākais, kaut gan arī kritiķi saskatīja tajā neprecizitātes, jā, bet viss pārējais ir pilnīgi izgāšanās, nu. Bet, neskatoties uz to, viņam ir sekotāji, un es saku, ik pa brīdim presē parādās ziņas, ko viņš runā par 2025. gadu. Viņš neko nerunā par 2025. gadu, viņš nemin tādu gadu skaitu, mēs jau minējam, kādus gadus viņš min. Beidzamais bija 1999. Ja, kur viņš konkrētu gadu skaitu, un 3797. kad Zeme ies bojā. Viņš nerunā konkrēts datums. Pārējie šie interpretāji, skaidrotāji, kas ieraug, jeb ielas tos notikumus viņa pravietojumos. Nu, lūk, bet runājot, jā, par zemes bojā eju, jā, tas ir nopietns temats, par ko runā arī Bībele, jā, un mēs zinām, ka zeme aizies bojā, jā, un konkrēti Bībele arī ir rakstīti teksti, kas par to runā, jā, un aplūkosim tieši šos tekstus, ko Bībele runā, jā, kuriem mēs varam uzticēties, jā, jo mēs zinām, ka ļoti daudz Bībeles teksti jau ir apstiprinājušies, ja, kas par Jēzu Kristu bija rakstīti, teiksim, 700 gadu iepriekš, ja, ir visi piepildījušies Jēzus Kristus dzīves laikā. Ja, tie teksti bija pirms 700 gadiem uzrakstīti, mēs vecajā derībā viņus atrodam precīzi līdz detaļām par Jēzus Kristus nāvi, ka par viņu drēbēm tiks kauliņi mest un tā tālāk. Ja. Tas viss ir piepildījies, jā, un mēs Bībelē kā autoritātei varam uzticēties, tāpēc, ka tur tie pravietojumi ir piepildījušies, un, protams, ir daļa, ko mēs vēl gaidām nākotnē, jā, kas aprakstīt Jāņa atklāsmes grāmatā, un tieši mēs šeit apskatīsimies tos tekstus, kas runā par šīs zemes bojā eju. Tātad 700 gadus pirms Kristus, ir 2700 gadus atpakaļ, jā, Jesaja rakstīja 51. nodaļa, sākot ar 6. pāntu. Celiet uz debesīm savas acis un lūkojieties lejup uz zemi. Debesis gaisīs kā dūmi, un zeme tiks novalkāta kā drāna. Tās iemītnieki izmirs kā knišļi, bet mana glābšana būs mūžīga, un mana taisnība nezudīs. Ja? Tātad konkrēti šis Bībeles teksts runā, ka šī zeme ies bojā, ja? Debesis pagaisīs, ja mēs varam teikt, ka visums šis ies bojā, ja? Ka zeme tiks novalkāta kā drāna, tātad nolietosies ies bojā, un konkrēts teksts, ka mana glābšana būs mūžīga. Ja, tā kā Dievs ar pravieti Jesaja saka, ka tas, ko Dievs solīja, ka tas būs mūžīgi, ja, tam ir mūžības vērtība. Skatāmies 700 gadus vēlāk, ja, te jau pats Dieva dēls Jēzus Kristus, ko saka Mateja 24:35. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Jā, tad Jēzus apstiprina, ka debes un zeme kādu dienu ies bojā, bet mani vārdi nezudīs. Tātad, redziet, ir autoritāte un spēks tiem vārdiem, ko Jēzus ir teicis, tos mēs varam atrast Bībelē, mēs varam atrast jaunajā derībā, ko Jēzus, kā viņš izturējās, ko viņš teica, ko viņš darīja. Tātad tiem ir mūžības vērtība.
Skatāmies tālāk 2. Pētera 3, sākot ar 9. pāntu. Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, lai kādi ietu pazušanā, bet grib, lai visi grēku nožēlā atgriežas. Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni izgaisīs. Pasaules elementi degdam izjuks, un zem un visu, kas uz tās Dievs piemeklēs. Ja reiz viss tā ies bojā, kādiem, kam jums vajadzētu būt svētā dzīvošanā un dievbībā, gaidot un steidzinot Dieva dienas atnākšanu, kad debesis ugunī izjuks un pasaules elementi ugunskvēlē izkusīs. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunu debesi un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Jā, tad jau konkrētāk runāts, kā ies bojā zeme, jā. Kad tā izkusīs, jā, lielā karstumā, jā, pa elementiem sadalīsies, jā, un arī tāds iedrošinājums, ja, ka Dievs, viņš tā kā novilcina to laiku, ka Dievs negrib, lai kādi iet pazušanā, bet grib, lai visi grēku nožēlā atgriežas. Ja. Dievs negrib kādu sūtīt uz elli, ja, bet, diemžēl, cilvēks savu stulbumu dēļ, savas ietiepības dēļ, viņi iet uz elli, ja, viņiem neinteresē evaņģēlijs, neinteresē Dievs, un savas tādas ietiepības un dēļ viņi iet pazušanā, bet Dievs to negrib, Dievs cenšas uzrunāt dažādos veidos cilvēkus, ja, un mums ir iespēja nākt pie Kristus šodien, ja, un iegūt šo piedošanu, ja, un šis viss piepildīsies, ja, mēs zinām, ka tas nebūs ātrāk kā pēc 3000 gadu, ja, kā mēs jau runājām, ja, bet tas būs, ja, un būs jauna debes, jauna zeme, un skatāmies tālāk Atklāsmes grāmata 21. nodaļa, sākot ar 1. pāntu. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zuduši un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi nokāpjām no debesīm no Dieva, kā līgavs apost un izrotāts savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem, būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs viss asars no viņu acīm, un nāves vairs nebūs nec bēdu, nec vaiman, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Ja? Tātad Dievs pēc, ka šī planēta Zeme ies bojā, ja, viņš radīs jaunas debesis, jaunu zemi, ja, un tur debes Jeruzalem, tad Dieva valstības savienosies ar šo jaunradīto zemi, un Dievs mājos ar cilvēkiem mūžīgi. Un skatāmies ar 7. pantu, kas uzvar, tas visu šo mantos, un es būšu viņu Dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgiem, negantniekiem, slepkavām, netikļiem, buriem, elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa degošā uguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Ja, tātad visi nedzīvo šajā jaunradītajā Dieva šīs jaunradītās zemes, ja, kopā ar Dievu, ja, otrā alternatīva ir mūžīgā pazušana, soda vieta, kas domāt vēlnam un kritušiem eņģeļiem, un mēs redzam cilvēku kategoriju, kas tur ies, bailīgie, neticīgie, ja, negantnieki, ja, slepkavas, netikļi, ja, netiklība mūsdienās ļoti izplatīta, burvi, ja, visāds okults mācības, slepenās zināšanas, elku pielūdzēji, viss tas, kas nav Dievs, kas ieņem Dievu vietu, tas ir elks, tas var būt tavs dators, televizors, jā, dzīves draugs, kaut kas, kas ieņem Dievu vietu. Mēļi nebūs, jā, viss šīs cilvēku kategorijas. Un ja mēs padomājam par savām dzīvēm, jā, varbūt kaut kāds no šiem punktiem atbilst mums, jā, un tā ir interesanti, jā, kas uzvar. Un pagājušo reizi mēs tiešraidē runājām, jā, kā var iemantot šo pestīšanu, jā, kad Dievs ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, kas bija nevainīgs, bet kas mūsu dēļ mira pie krusta, lai Dievs mūs varētu attaisnot. Jā. Un Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēsi un ar mutu apliecinās Jēzu par savu kungu, tu tiksi glābts. Jā, tās ir attiecības sākums ar Dievu. Tālāk, ja tu tici un topi kristīts, tu tiksi glābts. Tātad ūdens kristība arī svarīga. Un atkal divi elementi. Ja tu tici un topi kristīts. Tātad ne ūdens kristība glāb, bet ticība. Ja. Bet te vēl tālāk iet, kas uzvar. Ja. Un ja vispār Jāņa atklāsmes grāmata runā par baltajām drēbēm. Kas ir baltās drēbes? Ja. Tie ir izsūdzēti grēki. Ja. Mēs zinām, ka mēs pieņemam Jēzu Kristu par savu kungu, Dievs izdzēš visus grēkus, bet mūsu dzīvē, ja, mēs ik brīdim grēkojam, ja, mēs atkal padaram šīs baltās drēbes netīras ar traipiem. Ja.
Un tādēļ mums ir pieeja pie Dieva, ja mēs taču viņu veidojam attiecības, mēs viņu pielūdzam, ja mēs varam lūgt piedošanu, ja, un Dievs mums piedod. Nevis tāpēc, ka mēs esam tik jauki cilvēki, bet tāpēc, ka viņa dēls Jēzus Kristus ar savām asinīm pie krusta ir samaksājis par mums. Dievs var attaisnot mūsu nepareizo rīcības. Viņa dēla kunga Jēzus Kristus nopelna dēļ. Ja, un tādēļ, kas uzvar, ja, kas patur ticību līdz galam. Ja. Tas nedarbojas, ka tu noskaiti kaut kādu lūkšanu, esi nokristīts, kādreiz gājis baznīcā. Tas tev neglāb. Tev jābūt attiecības ar Dievu šodien. Ja. Tev šodien, ja, kas uzvar, kas patur ticību, kam ir šīs baltās drēbes, kam ir grēka nožēlot, kam ir attiecības ar Dievu. Ja. Uz šī aktīvā pozīcija, tā ir ticība. Ja. Un to Dievs no mums grib, tās ir mūsu attiecības ar mūsu Dievu, ja, un varbūt kāds vēl Dievu tik ļoti nepazīst, jā, bet gribētu spērt šo pirmo soli. Un pirmais solis ir saprast, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs ejam pazušanā, jā, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Jā. Un mēs zinām, ka Dievs šādu glābēju ir nodrošinājis, tas ir kungs Jēzus Kristus, jā, ka pats Dievs kļuva par cilvēku, jā, nodzīvoja svētu, perfektu dzīvi, bet pie krusta mir tavu un manu grēku dēļ, lai pats Dievs varētu tevi un mani attaisnot, ja? Bet mums kaut kā jārēģē, kaut kā jāpieņem, ja? Un kā jau es iepriekš teicu, Bībele konkrēti saka, ja tu savā sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu, tiksi glābts. Kam ticēs? Tam, ka Jēzus ir samaksājis, ka viņš pie krusta ir tevis dēļ nomirs, ja samaksājis par visiem taviem grēkiem, tev ticībā tu to vari pieņemt, ja? Un tādēļ tas ir attiecības sākums ar Dievu, un ja tu vēlies spēr šo pirmo soli pretī Dievam, tu vari pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu. Es varu teikt tev priekšā lūkšanu, tu vari atkārtot un pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un sākt šīs attiecības ar Dievu. Saki tā, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es pateicos Jēzu Kristu, ka tu miri pie krusta manu grēku dēļ un 3. dienā augšām cēlies. Es lūdzu Jēzu Kristu, piedod visus manus grēkus, ienāc manā sirdī, esi mans kungs un glābējs, es vēlos mūžīgi pavadīt kopā ar tevi, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūk, ir svarīgi, jā, izteikt šos vārdus, tāpēc, ka mēs saprotam, ir redzamā pasaule un neredzamā pasaule, un neredzamā pasaule ļoti reaģē uz to, ko tu dari, uz to, ko tu runā, jā, un Jēzus Kristus pieņemšana ir kaut kas garīgs, ko garīgā pasaule mana, ko Dievs mana, ja, un ko Dievs grib, ja, lai tu dari, lai tu pieņem to ticībā. Un mēs jau tikko lasījām, ka Dievs negrib, lai kāds ietu pazušanā, ja, bet lai visi nāktu pie ticības. Vai visi nāks pie ticības? Nu, nē, protams, ja, bet tev vēl šī iespēja ir, ja tu skaties šo tiešraidi vai ierakstu, atceries, ka tev ir vēl šī iespēja pieņemt Jēzu Kristu un sākt šīs attiecības ar Dievu ikdienas. Un tādēļ es iesaku, ja ikdienas rezervēt laiku Dievam, ja, tā ir mūžības vērtība, atrod laiku 5 vai 10 minūtes, ja, un veido šīs attiecības ar Dievu, ja, sāc ar lūkšanu ir saruna, ka tu ar saviem vārdiem parunā ar Dievu, ja, pasaki to, kas ir tavā sirdī, ja, mācies sarunāties ar Dievu ticībā, ja. Atrod Bībeli, īpaši jauno derību, sāc lasīt, jā, katru dienu 1 vai 2 nodaļas. Tā arī ir komunikācija un kontakts ar Dievu. Un otra lieta arī šī publiskā daļa. Sāc apmeklēt dievkalpojumus, atrod draudzi vai baznīcu, jā, un apmeklē katru svētdienu, jā. Pienes Dievam godu, jā, pagodina Dievu savu klātbūtni, jā, jo tādējādi tu vari apliecināt savu ticību, ka tu nepiedari sev, bet ka virs tevis ir kungs, un šis kungs ir Jēzus Kristus, kas par tevi miris. Jā. Tā kā es pats apmeklēju kristiešu draudzi Prieka vēsts, jā, un rītā 11. Rīgā Bērzonas ielā 6 būs dievkalpojums. Tā kā es mīļi aicināts atnākt un paskatīties, kas tur notiek pēc savas teoloģijas, tā ir vasarsvētku draudzi, jā. Tā kā, var atnākt, pastīties, jā, un piedzīvot Dievu, jā, pastīties, ko mēs tur darām, jā. Mēs jau tur neko īpaši tādu nedaram, kā jau visās baznīcās pielūdzam Dievu, dziedam dziesmas, klausamies sprediķi, jā. Bet tas ir ļoti svarīgi to darīt, jā, jo tas arī daļa no attiecībām Dievu ir privātās, ko tu vari darīt mājās, lūgt Dievu, lasīt Bībeli, un ir publiskās, ko tu kopā ar citiem ticīgiem sanāc kopā, jā. Un tad stājās spēkā tas pants, kas Bībelē rakstīts, kur 2 vai 3 ir atnākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū. Tātad pats Dievs sola, ka caur svēto garu viņš būs starp ticīgiem cilvēkiem. Lūk, tas bija tas, ko šai reizē gribēju pateikt. Paldies par uzmanību, paldies par izturību, lai Dievs jūs svētī līdz citai reizei. Atā.